Sveiciens džekiem! Esmu pieņēmis upes lekšanas challenge. Kā jau Edijs rakstīja, Daugavu es nevarēšu atrast šeit, tāpēc atradu Vācijas lielāko upi, aizmirsu, kā sauc, Elba, laikam, jā. 700 kilometri iet cauri Vācijai. Un meklēšu tagad kaut kādu vietu, kur var iekrist. Tikko runāju ar vietējiem, viņi teica, ka šeit iekšā lekt nevar un ka vispār nevajag peldēt, jo kad Elbā ūdens līmenis ir zems, tā ka šobrīd tad ūdens ir ļoti netīrs un duļķains. Bet, nu, challenge ir challenge un tas ir jāizdara, tāpēc braukšu meklēt kādu vietu, kur var iekrist. Ūdens ir riktīgi augsts, un es nezinu, man vēl kāds ir jāizaicina, bet es nevarēju atrast vietu, kur nolikt, tāpēc es vienkārši iekritīšu. Tu laikam nedrīkst mums vispār peldēt. Bet, nu. Krasta apsardze neatbraucu vēl, tas ir labi. Pirmīt bišķi samānījos, Vācijas lielākā upe ir Reina, Elba ir otra lielākā. Un ja man kāds ir jāpadod tālāk, tad Nauris sūdzējās, ka viņš nav nosaukts, Brūniņš, tajā video. Un tad es vēl arī izaicinu Māru Grīnfeldu, bet noteikti būtu forši, ja Nauris, es zinu, augusta beigās brauc uz Dāniju. Un ja Nauris to izdzītu kādā Dānijas upē, tas būtu forši. Un Māris nedrīkst iet viens pats uz upi lekt uz Daugavu, tāpēc, ka viņš ir maziņš un vajag kādu pieaugušo līdz, kas uzmana visu to procesu. Tā kā, džeki, turās. Sveiciens Latvijai!